Sveicināti! Šovakar parunāsim par labajām baktērijām, par zarnu mikrobiomu, kā to bagātināt un uzturēt veselu. Un būs runa šoreiz par vienām no 3 baktēriju veidiem, kas ir pieejami Nature Sunshine kompānijā. Šīs ir Bifidofilus flora-force, šāda puņģiņa, kurā ir 90 kapsulas. Un mazliet vairāk. Zarnu mikrofloras bagātināšana. Mūsdienās zinātne un medicīna pārstāj uztvert zarnas tikai kā orgānu, kas paredzēts barības sadalīšanai un pārvietošanai. Pateicoties to sarežģītai struktūrai un īpašai nervu sistēmas uzbūvē, zarnas tiek dēvētas par otrajām smadzenēm. Izrādās, ka mūsu zarnām ir milzīga ietekme uz mūsu garīgo veselību. Pastāv saistība starp zarnu veselību, labsajūtu un emociju apstrādi. Un baktērijas Bifidofilus ir tāds uzturbagātinātājs, kurā jūs atradīsiet baktēriju Lactobacillus acidophilus un Bifidobacterium longum cēlmus. Produkts satur arī īso un garo ķēžu frukto-oligosaharīdus. Un tālāk mazliet vairāk tieši kāpēc, ko tad dara un kāpēc šīs baktērijas mums nepieciešamas. Tās ļoti maigi un dabiski atjauno normālu zarnu mikrofloru, regulē kuņģa zarnu trakta darbību, veicina K vitamīna, E vitamīna metabolismu un sintēzi zarnās. Lūk, tie, kas uzskata, ka D vitamīns bez K vitamīna uzņemšanas nedarbojas, tad, ja jums zarnu traktā viss ir kārtībā, ja jums ir līdzsvarā labās un sliktās baktērijas, tad K vitamīns pats izstrādājas zarnu mikroflorā. Un kopā ar D vitamīnu ļoti labi strādā. Tāpat šīs baktērijas uzlabo zarnu imunitāti, novērš patogēno baktēriju un vīrusu iekļūšanu organismā, rada labvēlīgus apstākļus vajadzīgo mikroorganismu pavairošanai un augšanai. Bifidobakterijas un laktobaktērijas, tās ir labākās bifidobaktēriju probiotikas. Ieteicamas gan jaundzimušajiem, gan māmiņam grūtniecības laikā, visiem, kas vēlas būt veseli un izskatīties lieliski. Īpaši jāiesaka tiem, kuriem nācies ilgstoši lietot antibiotikas, tātad aptiekas zāles, un kuriem ir pilnībā izjaukta mikroflora. Tad noteikti ilgstoši 3 līdz 4 mēneši iesaku lietot dienā labās baktērijas. Un lielisks probiotisko mikroorganismu, tātad bifidobakteriju un laktobakteriju avots. Kam tad iesaka pārsvarā? Vislabāk bērniem, grūtniecēm, mātēm, kas baro bērnu ar krūti. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Visiem vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuņģa zarnu trakta darbības traucējumos, pie disbiozēm, pie hroniskiem enterītiem un kolītiem, pie kuņģa un 12 pirkstu zarnas gastrītiem un peptiskām čūlām, pie ārstēšanās ar antibiotikām, pie imūna deficīta un pēc operācijām īpaši kuņģa un zarnu traktā. Lietošanas ieteikumi. Uzņemt pa vienai kapsulai 2-3 reizes dienā, 20-30 minūtes pirms ēšanas, uzdzerot pusglāzi līdz 1 glāzi ūdens. Ļoti labi strādā, ja 2 kapsuliņas izceram uz nakti, burtiski pirms miega. Kā uzturbagātinātāju profilaksē var lietot 1-2 kapsuliņas katru dienu ēšanas laikā. Bifidobakterijas un laktobaktērijas jaundzimušajiem lieto iebarot 1/4 daļu kapsulas 2-3 reizes dienā starp ēdienreizēm bērnam mutē tieši uz mēles. Jo kapsuliņu ir viegli atvērt
daļiņu izbērt karotītā, kapsuliņu aizvērt un nolikt atkal. Viņas uzglabājas pēc atvēršanas, šīs baktērijas uzglabājas leduskapī. Tas arī jāņem vērā. Kā grūtniecības laikā? 2 nedēļas pirms dzemdībām veiciet Bifidofilus florofors kursu, lai novērstu disbakteriozi mātei un bērnam. Bifidofilus florofors var kombinēt ar loklo prebiotiku, lai atjaunotu baktēriju līdzsvaru organismā. Tiešām tas lieliski patīk šīm baktērijām. Loklo ir kā barības viela, kur vairoties, kur ļoti labvēlīga vide, kur vairoties labām baktērijām. Tieši tāpat līdzīgi strādā arī fetgrabers, kas ir tauku ķērājs. Arī viņš satur ļoti daudz prebiotikas, un tas arī garšo un patīk labajām baktērijām. Un diezgan līdzīgi var sadarboties arī ultrabioms DTX, detoksam, kas ir kopā ar labajām baktērijām, un arī vēl viens produkts, ko es tiešām iesaku, tas ir Gentle Move, tiem cilvēkiem, kam ir problēmas ar aizcietējumiem, ar tādu grūtāku vētru izēju, tad arī ņemam 1-2 kapsuliņas Gentle Move, var pievienot 1 vai 2 kapsulas arī bifidobakterijas un izcert pirms miega, burtiski tur 15 minūtes pirms gulētiešanas. Bet tas neattiecas uz tiem cilvēkiem, kas gulēt iet pusnaktī, 12 vai 1 naktī. Tad tiešām es iesaku tiem, kas ir tie vēlie pūcelēni, izriet līdz 10:00, jebkādus uzturu bagātinātājus vēlāk nav ieteicams. Viņi vienkārši jums neko nedarīs un nepalīdzēs. Lūk tā, ar to arī šoreiz viss. Nākošā reizē parunāsim par citām labām baktērijām.